sauc Kristīne, un es esmu meitene no Juglas. Parasti savā vlogā es stāstu par Juglu, par tās apkaimi, taču šodien būs nedaudz savādāk, jo man ir ļoti darbīga diena. Ir tāda Facebook grupa Strasdumužas un Juglas vēsture, un es esmu šai grupā viena no administratoriem, un mums šodien ir tikšanās ar pārējiem administratoriem Neredzīgo bibliotekā. Mēs gribam izspriest, kā mēs organizēsim diskusiju pasākumus par Juglu un Strasdumužu. Tā kā tagad dodos uz biblioteku, lai tiktos ar kolēģiem. Tuvojos Neredzīgo bibliotekai. Tūlīt došos iekšā, lai mēs varētu sākt mūsu apspriešanu. Tikšanās noritēja ļoti veiksmīgi. Tikāmies ar bibliotekas vadītāju un tifoloģijas nodaļas vadītāju. Paklausījāmies visādus stāstus par Juglu, par Juglas vēsturi, par muižām. Un vienojāmies, ka novembrī būs pasākums visiem interesantiem tieši Patriotu nedēļas ietveros, kur varēs nākt jebkurš paklausīties stāstus no pagātnes par muižu laikiem Juglā. Savas pieredzes, varbūt stāstus no senās Juglas. Vairāk informācijas sekos. Jāmetas tālāk darbos. Pagatavošu kaut ko garšīgi, parādīšu arī jums. Un tad skriešu tālāk. Šodien man vēl kāds darbiņš gaida, jādodas paremontēt šis tas, tā kā dodos darbos. Pienācis vakars, un es dodos dejot. Savā agrā jaunībā es nodarbojos ar dejošanu, 11 gadus sāku ar sporta dejām, noslēdzu ar tautiskajām dejām. Un tagad pirms pāris gadiem es atsāku dejošanu, un es dejoju bodigru dejas. Nu ko, braucam, parādīšu, kur tas atrodās, kādas mums ir foršas telpas, un varbūt tu arī pievienosies. Nu, šeit ir mūsu foršā zāle. Mēs te visas dejosim. Esmu nodejojusies priecīgi un laimīgi, bet vakars vēl nav galā. Man ir jādodas uz manu fotostudiju, Open Photo, jo ir pieslēgta apkure, un es baidos, vai tur viss ir kārtībā ar radiatoriem. Braucam! Pa tumsiņu piebraucam pie Viskaļiem, kur atrodas mana fotostudija Open Photo. Un iesim skatīt, kas tur notiek ar tām radiatoru trubām.
Esam klātā to studijā. Iesim iekšā. Skatīsim, kā tur ir. Iepazīstieties. Šī ir mana fotostudija Open Photo. Šeit notiek fotosesijas, individuālās vai mazās grupiņās. Tāpat es fotografēju arī produktus un preces internetā veikaliem. Fotografēju arī svinības, kāzas, dzimšanas dienas, korporatīvās ballītes. Tā kā, ja ir vajadzība pēc fotografa, sazināsimies. Mana diena ir noslēgusies. Paldies, ka tu sekoji līdz manām gaitām. Ja patika, tad spied like. Ja vēlies, tad komentē. Un atceries parakstīties uz manu kanālu Meitene no Juglas. Atā!